Labdien, lauvas, kā labāk pavadīt gada nogali, jeb prognozes decembrim. Lauvām spēku izsīkums jau. Šī kārtas nāve parasti saka par tādu jau lēnu vilkšanos uz priekšu. Un iespējams jūs sakat, nē, man tur spēka diezgan. Tad šī kārta saka, varbūt padomājiet, ka to spēku nav visu jāiztērē decembrī, vēl būs janvārs, februārs un marts, un tur arī noderēs spēks. Tātad šī kārta saka, esiet uzmanīgi ar saviem enerģijas resursiem, nepārtērējiet, nepārņemieties, jo katrai lietai ir savs laiks, katrai lietai ir sava naudiska un enerģētiska vērtība. Nepārpūlieties, nepārpūlieties un vairāk domājiet par atjaunošanos nekā par tērēšanos. Tik mazliet pastrādāju, atjaunojos, mazliet pastrādāju, papriecājos. Tā kā to kompensāciju visu laiku ņemiet. Enerģijas nav pārāk daudz, lauvas. Darbs, kāds ieteikums ir darbā? Redz, lauvām arī saka, pietiek cīnīties, pietiek ņemties darbā, pietiek organizēt, ieteikt, lasīt, aicināt klientus, sūtīt piedāvājumus, braukāt, pieņemsim, ar tirdzniecību pa visām iespējamām vietām, visiem gada tirgiem, visur piedalīties. Katram pēc savas specifikas, bet atcerieties, pietiek ņemties, pietiek darboties un ietekmēt vienam otru. Tā kā šeit es gribētu teikt, arī darbā sākam lēnā, garā, normas robežās, mierīgi lietas kārtot, labāk ķerties pie tām lietām un kārtot tās lietas, kas ir labi zināmas, labi saprotams, un nevis uzsākt kaut kādu jaunu, dinamisku ceļu meklējumus, jaunu klientu resursu piesaistīšanu. Tas pašlaik nav tā ļoti, ļoti vērtīgi. Ieteikums privātajās attiecībās. Lūk, te gan jūs varat izpriecāties no sirds. Te ir fortūna, kas saka, ka šajā mēnesī būs pietiekami daudz jauku notikumu, svētku, prieku, laimīgu tikšanos. Sakiet jā, piedalieties, un es teiktu tā, aiciniet savu partneri ārā, aiciniet viņu uz svētkiem, kaut vai vakarā staigāt pa Vecerīgu, kaut vai aiziet uz atrakciju parku, izdomājiet, katram jūsu ideju robežās, priecājieties no sirds un smējieties no sirds, un ziniet, ar ko vislabāk var izsmieties no sirds? Ar draugiem, Tātad tas ir iespējams, ka jūs vienkārši esat atvērtāki, priecīgāki, publiskā vietā, ar vairāk cilvēkiem. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta pilnīgi noteikti aicina piedalīties arī visur, skriet, iet, darīt, būt klātesošam, smaidīgam, priecīgam, sapucētam un piedalīties un teikt jā. Arī tad, ja tu domā, nē, šitas man tā nevisai patīk, paskaties, tu viņu viens pa īsu, viens pa gāru, viens pa plikpaurainu. Saki jā, pēc tam redzēs, kā būs. Tādu jaunavīgu neapdomīgumu es ieteiktu šeit izmantot tādu. Tad jau redzēs, kā būs. Un padoms lauvām tomēr joprojām ir taupiet spēku. Taupiet spēku, savu enerģiju, nešķērdējiet. Nav vienkārši pareizais laiks tagad spīdēt ar savu enerģiju un spožumu. Vēl jau atkal nākamais gads priekšā. Tāds mēnesis ir decembris, tiekamies atkal.